Sajūta pusdienas tas ir mācību veids, tas ir iespēja ieraudzīt cilvēkus ar invaliditāti daudz savādākā veidā, nekā mēs viņus redzam ikdienā. Tā ir iespēja uzdot visdažādākos jautājumus un saņemt visprecīzākās atbildes par to, ko mēs nezinām. Jo cilvēks ar invaliditāti ikdienā bieži vien neredzam. Šeit tā iespēja ir, un man liekas, ka tas ir brīnišķīgi, ka plānošanas reģions savu projektu ietvaros ir pasūtījis pie mums šīs sajūta pusdienas, lai izmainītu cilvēku skatījumus, redzējumus. Man īpaši patika sajūta pusdienas, kur mēs tiešām varējām paši izmēģināt, kā jūtas cilvēks, kurš nedzird labi, neredz labi, vai viņam ir kādas citas īpašas vajadzības. Un tas bija ļoti izglītojoši. Es labprāt gribētu atbraukt atpakaļ ar saviem kolēģiem, un tas piedzīvojums liek pavisam savādāk skatīties uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tu vari saprast, kā jūtās tavi kolēģi, saprast to, kā rīkoties citās situācijās, ka tev vajag, piemēram, veidot jaunus pakalpojumus, produktus, vai ja tev jāpieņem darbā kā cilvēks, kuram ir invaliditāte. Sajūta pusdienas runā par cilvēcību.